Man pašam viens no iecienītākajiem tēliem ir Ivars Godmans, kā jūs zināt, raidījums Saknes par roka mūziku, un tas viņa mūžīgais stils, ka viņš iztulko katru to dziesmu, ko viņš piesaka. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Šodien podkastā par dzīvi runāsim, bet ne tikai. Mūzika, kur jūs pat dzirdēsiet, jums šitas, ka tā ir radusies nezinu kurienes, jūs ļoti būtiski kļūdāties. Šodien mēs runāsim ne vairāk, ne mazāk par grupu Led Zeppelin. Tas Tu ilgi trenējies, ja mājās? Ja Gudman ilgi nē. Ir, kuras ilgāk trenēs, ir, kuri daudz ātrāk. Čau, labvakar! Te Baiba. Podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šodien mēs paskatīsimies uz attiecībām ar dzīvi nedaudz savādāk, caur humoru. Jo man liekas, ka mēs visi gribam būt laimīgi, bet nezinām, kā paskatīties uz dzīvi vieglāk. Un varbūt tieši komedianti, jogdari, tie ir tie cilvēki, kas ir iemācījušies to paši un var to iemācīt arī mums. Sveiks, Ernest! Vai tā ir, kā es saku? Piekrītu, tā ir. Sveiki, labvakar. Sveiks, man ir ļoti, ļoti liels prieks tevi redzēt šeit ciemos pie mums, Engurē. Un pirms tu man sāks atbildēt uz maniem jautājumiem, arī uz šo, ko es tev uzdevu, varbūt izstāsti, kāpēc vispār tev ir kāda saistība ar Enguri? Tas ir tāds plašs. Klāj tik vaļā. Enguri vienmēr ir tāda vilinājusi un ievilinājusi, un tā jau mēdz arī engurnieku vidū runāt, ka tagad brauc uz Enguru, tu ieplāno ilgāk. Tu nezini, kad no viņas izbrauks ārā. Viņi ierauj tā kā atvars. Tāpēc, ka pie mums ir ļoti forši. Protams, tas ir kurzemnieku temperaments un tādi šeptīgi cilvēki, naski, radoši, daudzpusīgi. Un varbūt tu atceries pirmo reizi, kā tu nokļuvi Engurē? Jā, 2002. gadā ar buru laivu bija. Tas arī tajā gadā aizsākās mans tas hobijs un interese ar burāšanu nodarboties. Un tā mēs no Bolderājas jakluba, kurā es tā burāšanas prasme apguvu, bija burāšanas tāds medībās vīri brauca uz Enguru ar buru laivu. Mēs pirmo reizi Engurā vispār biju ar buru laivu, 2002. gadā vasarā. Šits labi izklausās medībās brauc. Jā. Īstajās? Viņi tiešām pēc tam... Īstajās? Jā, īstajās. Un pēc tam bija stirnu buks, kuru gatavoja atceļā no Enguras uz Rīgu. Oho! Cik tur kādas 6-7 stundas mums sanāca burāt, un tad cepuškarāsnī kambīzē 3 stundas kaut kur gatavojās. Tas gan labs piedzīvojums. Bet tev ir arī tiesības. Tu pats stūrē to jaktu. Jā. Superīgi, vai ne? Tad tu esi tieši īstajā vietā, kur mums ir daudz jahtas. Tev ir pašam savu jahtu? Pašam šo man daudz bieži uzdod jautājumu. Es tā pieļauju, ka varētu būt tā, ka būs kāds 60, 70. Tagad to burāšanas prieku visu laiku sanāk piepildīt pārdzinājot citiem tās laivas. Un ir izburātas krustušķērs. Mums drīz paplašināsies, ostā būs vairāk piestātnes, tā kā tu vari jau rezervēt savu vietu. Tā Engura attīstās visos spektros, arī tā burāšana. Jā, te jau bija problēmas ar to iekļūšanu iekšā, kā jau zināms. Tad... Mēs ejam uz to, lai nebūtu šīs problēmas, vai ne? Bet saki man, vai es pareizi tā domāju, ja man bija tāds brīnišķīgs teikums, ka tieši šīs problēmas, varbūt tu ar saviem jokiem, ejot pa dzīvi, jau tev tā ir diezgan tāda profesionāla darbība, ja? Jā. Varbūt tu arī problēmas, kuras citiem cilvēkiem liekas parastas, redzi savādāk. Jā, piekrīt, ka tā ir. Droši vien tas caur citu to kariķētu prizmu uz viņām paskatīties. Nevis, tas jau tā dabiski reizēm sanāk. Un vai komedianti ir laimīgi cilvēki? Vai tev vispār var saukt tāds vārds piemeklēts komediants, jogdars, kā tu gribi, lai es labāk? Es domāju, ka komediants ir dzirdēts, jā. Komiķis varbūt biežāk dzirdēts, bet es gribētu teikt, ka jā. Ir gan dažādi piemēri pasaulē, kur tieši otrādāk. Tad, kad ir tas Robins Viljams aktieris, vai ne, tam kaut tāds pretējs, vai ne, tas liktenis bija. Tā kā, kad uz skatos un kamēr izklaidē citus un esi sabiedrībā, tad ir tā smaidīgā maska, bet atnācis mājās un pēc tam visi viņi tādi noskumušie klauni.
Mēdz būt gan tā, bet kopumā, man liekas, tas jau ir laimīgs apstākļis nodarboties ar to, kas patīk un sanāk, un vēl uzjautrinot ikdienas soli citiem veselam baram. Tas jau ir. Tieši šeit es arī mēģinu atrast laimīti cilvēku stāstos, un es tikko sadzirdēju, ka tu dari to, kas tev ļoti patīk darīt. Kad tu to noķēri, saprati, un jā, es to darīšu. Es jokošos, un gal galā varbūt arī pelnīšu naudu ar jokiem, man tas izdodās, man tas sanāk. Jā, tas jau tā notiek vairāku gadu garumā, īstenībā dažādās. Viena lieta jau ir, ka visbiežāk, kā daudziem liekas, savu draugu lokā, jau mēs sasmīdināt viens otru, tas nekas tāds grūts uzdevums nav. Tad mēdz būt tā, ka liekas, tikai es būšu baigais komiķis, jo es taču arī visu čomus sasmīdināju. Bet tur ir kopīgie jociņi, un tur ir kopīgie stāstīņi, tas ir vieglāk, vai ne? Viņi jau varbūt nebūs tik kritiski kritizējoši savu čomu, tā nekritizēs, bet tad, kad nonākot dažādās svešākās kompānijās un ir situācija un izšauj to joku, un tad tā publikas reakcija ir tāda patīkams pārsteigums, kāda komplimenta pasaka, tev vajadzētu to nopietnāk. Vai manā gadījumā es arī tās parodijas, parodēju tos sabiedrībā zināmas cilvēks, un tad no dažādām tām mazām kompānijām sakolekcionēju tos viedokļus un vērtējumus un uztīnu uz auss, kā saka. Un tad tā pakāpeniski aizvien vairāk un vairāk, un tad tur ir rādio. Latvijas Latvijas video pietiekami maz atliek ar sociālos tīklos. Sociālos tīkli bija kā tāda eksperimentāla platforma, lai tur arī attiecīgi pēc skatījumiem un komentāriem var arī itin viegli izanalizēt, vai ir tas moments, kad tikai pašam patīk un šķiet, ka sanāk, vai arī, kā manā gadījumā, ka daudzas saka, hei, kad būs vēl, ko tik reti, agrāk, kad vēl bija tikai YouTube, atceros, ļoti reti kaut ko ielika, un tāpēc, ka sociālo tīklu vidi, kā man tā nebija saistoša, lai tur es viņus tā aktīvi neizmantoju. Bet tu uzķēri to virzienu, vai ne? Jā. Un tu saprati, ka tas ir tas, ka tu iesi viņā. Jā, jo tas ir saprat, ka tas redzējums caur kaut kāda aktualitāte skaļi notiek, un visi par to šausmīgi nopietni tur šūmējās, un pēc tam es sāku no citas puses to paskatīties. Man ienāk galvā kaut kāds iezīmsnītā doma, un es domāju, paga, te jau šite var bišķiņ jāpieliek vēl klāt kaut kas, un te var uztaisīt video, un ļaut, un tā, kad to izdara, un cilvēki, šitais tas, kas atšķaida, un neliek būt tik drūmam un nopietnam. Protams, izveidojas tas savs rokraksts, un tam rokrakstam veidojas ļoti daudz sekotāju, un tad saprot, ka tā dzīsla un virziens ir uztaustīts. Laikam jau vajag cilvēkiem to humoriņu, to prieku, vai ne? Bet vai tas kaut kādā brīdī nekļūst arī tāds spiediens jau visās kompānijās, ka tu aizēji, Ernests ir nācis, vakars ir piepildījies, ja? Un tu jau sagaidīts kā tāds klauns, es pat gribētu teikt, ja? Jo es vienkārši no savas pieredzes stāstu, ja zinu, ka tu vadi, arī es vadu ballītes, tad, rotaļas būs. Rotaļas ir atnākušas, vai tavā gadījumā joki ir atnākuši, un būs. Jā, tādas tā saucamās ekspektācijas parasti ir, bet mēs jau reizēm ejam uz to pasākumu un vienkārši varbūt domā vienkārši kā apmeklētājs, un pats jau par to tā nepiedomā, un tād jau saprot, ka, tā tik viegli cauri netiks, Bet tad ir vēl atkal tādas kompānijas, kas pamanīja, ka jo biežāk es pats, regulāritāte ir tajos sociālos tīklos, un es to ārēji redzami daru, tos parodijas taisu, jo tad atkal tādas ir kompānijas, kur agrāk, kamēr tas vēl nebija tik regulāri no manas puses, tad man biežāk prasīja. Tagad vairāk pat liek mieru atsevišķas kompānijas. Kā kurā kompānijā, jo viņi jau saprat, ko mēs taču, un es arī to novērtēju un cienu. Es tieši to gribēju teikt, tu jau kaut kad arī gribi atpūsties, vai ne? Un jo tuvāka tā draugu kompānija, varbūt tie ir tādi saprotošāki. Jā, ceļš, ja tie ir viens nozars pārstāv, vai mēs esam ar radio kolēģiem, un
radošās sfēras ļaudīm, mēs esam kādās... Raudošās industrijas Jā. pārstāvji. Jā, un tad mēs vienkārši pa jebko tikai varbūt ne pa to tik dziļi. Jā. Jo tā jau visi viens otru zina, kā tas jau pats par sevi saprotams. Viņam tā nodarbošanās, neviens tur baigi neraust un nepras. Hei, vari kā tur Lembergs parunāt, vari parunāt kā tas. Nu, jā, nu. Bet mēs tev beigās paprasīsim, vai tu vari parunāt kā Lembergs un kaut kas Protams, jā. Jo es personīgi, kā es arī noteikti ieraudzīju tevi kaut kādos sociālos tiktokos, man arī ir konts tiktakā, vīram ir konts tiktakā, viņš to savu jūru, protams, tur rāda, un man atkal ir suņķi, un suņi un kaķi pats zina, ja, šitie rulē. Un man jau nebija grūti dalīties ar to, atkal, kas man ļoti patīk, vai ne, un cilvēki atmaikst. Nu, es personīgi arī tevi es satiku kaut kādos, ieraudzīju sociālos tīklos, uzzināju par tavu darbību. Man patīk, es arī kā pasākumu cilvēks, ja čekoju līdzi, kas notiek, lai kādreiz būtu ko uzaicināt, kas kā mākslinieks, viesmākslinieks. Un tieši ar to Lemberga runu, laikam vispopulārāk ir aizgājis. Ja? Viens no, Trumps arī ir. Jā, un to mēs ieraudzījām mūsu Zušķiem gada balvā. Pagājušajā gadā Angurē tu biji uzaicināts. Ļoti man patikās arī, tas bija forši. Un Zušķiem gada balva ir mūsu superīgākais pasākums. Mēs viņu radījām sen, 13 gadus atpakaļ, kā tādu angurnieku pateicības vakaru vienam otram. Jā. Mēs paši izceļam savus labākos, kas ir angurs vārdu nesuši, kaut kur tālāk un lepojamies ar sevi kā ar kopienu, ja? Un, protams, kad tiek pieaicināti kādi viesi un viņi tur to visu ieraug, tad nāk pēc tam un prasa, kā jūs visi tik draudzīgi un visi tik forši. Tas ir jāveido, tas ir milzīgs darbs, tā kā tu strādā pie savu talanta, ja tu taču arī attīsti, meklē jaunus tēlus, ja? Tad mēs redzējām tevi pagājušajā gadu un šogad arī tu biji atbraucis ciemos, bet šogad bija kaut kāds cits tēls tev. Jā, tas ir tāds alter ego, tā kā ziečs, viņš tāds vairāk bija meža tēma šogad, un tad viņš vairāk tāds meža vecis, kaut kas tam līdzīgs. Tas nejauši radās tas tēls, lai es pamanīju, ka dažādās provincēs un tādās lauku vidēs ir tādi tie, kā viņas var nosaukt par šeptmeņi, viņiem ir tādas vestes ar kabatām un tādi baigie gudrinieki. Viņi visu zina? Jā, katrā kabatā pa padomam un viedam vārdam, kā no sērijas, es jau zinu labāk, kā vajag. Runā, es tāpat zinu labāk, vai ne? Es domāju, caur tiem video kaut kā, tur bija šūmēšanās par to Rīgas satiksmes logo, un tad manā vīzijā vienkārši radās, un tur bija šūmēšanās par to, ka tas logo izmaksāja vairākus tūkstošus, bet tas izpildījums sabiedrības acīs bija tāds diezgan pliekans, un tad es tā savā vīzijā man radās tāda, ideja, ka tas, ja viņš būtu kaut kāds apsargs, vienkārši kurš aiz neko darīt, viņam iedod 50 eiro haltūru, un viņš ņem un uzskribelē. Tā tas tēls radās. Un caur to es uztaisīju ar to video par to, ka tas ir tas ziečs, kurš patiesībā uzskribelēs to logo. Tāds lauku lāga vīrs. Tev tur ir tāds vesels stāsts piemontēts, lai tam tēlam būtu tāds saturs, ja? Kur tu vispār smelies tos tēlus, kā saka, tu viņus apzināti meklē vai vienkārši, nezinu, paši atnāk bieži vien tādās sadzīviskās situācijās, un viņi tā situācija pievērš sev uzmanību ar savu tādu interesantīgumu un, kā lai pasaka, nestandartu, ka es jau tādā brīdī pieķeru sev pie domas un saku, spētu aizvien vairāk, kas te notiek tagad, un jau ieslēdzās tāds režisoriskā prizma, tad es jau viņu to cilvēku vairs neskā vienkārši, bet jau kā uz tēlu uz viņu raugos. Tad interesē viņu atdzīvināt, tālāk attīstīt, ko viņš varētu tur komentēt par to vai to tēmu. Jā, man ļoti patīk, kā tu saki. Man arī tas režisoriskais skatiens vienmēr caur gadu domājot tās mūsu vietējās Angurs Jāņa izrādes. Un tad man arī, kad es esmu izlolojusi, vai ne, kad man viņam jābūt ir tādam un tādam, tu viņu meklē, un man patīk tavs teikums paši nāk. Man arī paši nāk veikalā pretī, un es saprotu, ka ir, un tikai jāiet un jāuzrunā tas cilvēks. Bet mums ir ļoti visi arī atsaucīgi, ja, un tā
tā pats atnāca, kā teikt, es ļoti meklēju, mēs vēl kalpus taisījām, un Samsons man nebija, ja, no Kanceles, kurš tur tagad vēl kalpus viss, un vadu vienu pasākumu, tepat novadā, citā kultūras namā, un nāk mūsu pašu vietējais uzņēmējs Ivo, un čau, Baiba, tev ir kāda loma priekš manis? Nu, vienkārši, es saprotu, ka tā kopiena pati zina, ko man vajag, ja, un viņi atnāk, ja, un tas, es pilnīgi saprotu, kā tavi tēli atnāk, ja, un tu arī smaidi, kad tu stāsti par to, vai tev ir jau padomā kāds jauns tēls, jo tu arī, es saprotu, visu laiku tās smadzenes kurbulējās kaut ko jaunu, kaut ko foršu, jo cilvēkiem diezgan ātri kaut kas apnīk, vai ne? Nu, jā, par jauniem ir jādomā, un te vēl tas, varat teikt, ka savā ziņā mīnusiņš ir tajā, ka, teiksim, tādi tēli kā prezidenti, politiķi, viņi ir kaut kādu noteiktu laiku kā aktualitāte, un viņu termiņš beidzās, vai tā aktīvā darbība, un viņu vairs nav zilajos ekrānos tik bieži, un viņi tāda attiecīgi arī ātri pagaist no cilvēku atmiņām. Un tad arī, lai cik viņš ir bijis tur spilgts, tad viņu turpināt kariķēt, viņš vairs tā neguļ sabiedrības kā aktualitātes lādītē, kā to varētu nosaukt. Lūk, un tad, protams, uzdevums ir atrast jaunus. Un tad tu visu laiku meklē. Bet tu tur noteikti rodi to labsajūtu un tev tādu laimīti. To varētu tā nosaukt, es nezinu, kā vīriešiem. Nu, droši vien laimīta. Es dabūju atkal to ideju, to foršo jauno joku, un tu pilnīgi aiz laimes palicies. Nu jā, tu varētu tā nosaukt. Ja, tā ir arī sava veida, pilnīgi, kā daži ir teikuši, atsevišķi caur to humoru, caur sarkasmu, to problēmu situāciju, viņš ir kā atsevišķa valoda. Nu, viņā reizēm īstenībā ar zemtekstiem, caur to kariķētību, tajā šovā, kuras piedalījos, ir talants. Andrijs Ēķis bija viens no tiesnešiem. Viņš arī tā skaidri izteicās, kas man patika, ka tas ir kā spēcīga valoda, un ar šajos divdomībās un zemtekstos caur sarkasmu var pateikt daudz spēcīgāk nekā tiešā veidā. Tas ir tāds cits līmenis. Es arī nedaudz darbojos mākslas skolā, Engures mūzikas un mākslas skolā, un tieši tas, ko tu tagad teici, ja, tā kariķēšana, tas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietnas darbs, un izrādās arī zīmēšanā. Gribējām taisīt vienu pasākumu, un es tur tā māksliniekiem, nu kā jau režisoriem vienmēr lidoju idejas pakaļ, un mēs tur noliksim mākslinieku, kurš zīmēs karikatūras, ja? Yeah. Šak, tu zini, kas ir karikatūras? Tas ir pats grūtākais mākslas veids, viens no tādiem nopietnākajiem, ja? Jo mums no malas tiešām liekas, varbūt, nu kas tad tur pajokot vai karikatūru zīmē, nu kas tad tas tā nenopietni, bet tur apakšā tev ir darbs, vai ne? Nu jā. Tu visu laiku kaut ko saskatīts spilgtākās iezīmes, jā. Es arī esmu vilcis tā paralēls ar, ja man kāds kādreiz jautā, kā es raksturotu to parodiju, tad parodija kaut kur līdzīgi ir kā karikatūra, atrod spilgtākos tā tēla vai, cilvēku iezīmes. Karikatūra varbūt vairāk vizuāli ir. Tieši tā, kā mēs savilkām paralēls. Bet saki, es tev esmu sagatavojis tādus arī nopietnākus jautājumus, ja? Vai die? Saki, kā tu pats sev definē kā vīrietis, kā komiķis, viss kopā, kad tu esi apmierināts un tev ir labas attiecības ar dzīvi? Nu, tas ir tas, ko es varbūt sākumā minēju, ka var darīt to, kas patīk un sanāk, un kad citi vēl to pieprasa. Un samaksā. Jā. Vai ne? Labi. Bet tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem, tā varētu teikt. Tas ir stūrakmens. Es jau bišķi rokos, jā, es tā sirdī nekāpju, bet es mēģinu drusciņi. Vai ar humoru pietiek pilnvērtīgai dzīvei? Vai ir kaut kas tāds, ko tu vēl redzi? Es runāju ne tikai par profesionālo dzīvi, par visu, ko tu redzi savā dzīvē, uz ko tu iesi, ko tu gribi, kas darīs pilnīgu tavu dzīvi, un tur tu teiksi, es esmu pilnīgi laimīgs. Tas bija ļoti grūts jautājums. Es teiktu, ka vienu dienu mēs varam definēt vienu lietu,
paies 5 gadi vai 10 gadi, un kaut kādas skrūvītes nomainīsies, tā saucamais prātiņš sāks atnākt. Jā. Es tā arī bišķi pārspīlēt, varbūt izsakos, un būs atkal cits aicinājumi. Nu, tie aicinājumi, man liekas, mēdz mainīties gadiem ejot. To mēs esam šeit pie šī paša galda daudzās sarunās secinājuši. Un man tik ļoti liels prieks, ka cilvēki atklāti par to runā, ja? Kad tik un tik gadus atpakaļ, pat nevajag 10 gadus, 1 gads, ja? Ārprāts atķer galvu, ko es tad domāju, ja? Un ir jau pagājušas nedēļa un ir pilnīgi citas vērtības, ja? Nu, teiksim, vai ir bijis kāds brīdis tev dzīvē, nu tāds ļoti, ļoti grūts, kad tu tiešām nevarēji pasmieties? Vai, nu, tu neredzēji jokus? Vai tu esi gatavs kaut ko tādu dalīties? Apzināti es tagad nevaru atcerēties. Ir bijuši kaut kādi, varbūt, nu, kā jau ir labās dienas, ir šokāks dienas, un tad man svarīgi ir atrasties tomēr, lai ir, nu jā, man patīk, ka ir balansā gan, nu, atrasties starp cilvēkiem un interaktēt ar cilvēkiem. Ja tās švakās kaut kādas kritiskās dienas. Dienas, jā. Tad nebūtu varbūt pārāk vienam pašam ar tām domām, tad jau, man liekas, vēl vairāk jūdzās nost, ka būtu tomēr apritē un interaktēt ar cilvēkiem, jo ir dažādi cilvēki. Man piemēram patīk, ka es ar tādu, to varētu nosaukt kaut kādu pozitīvās enerģijas vampīrs, iedod tiem citiem, un no viņu reakcijas un smaidiem vai smiekliem dabū atpakaļ. Tas apusējies tāds pozitīvs lādiņš. Tu esi pilnīgs komunikātors, tev patīk ar cilvēkiem. Bet ne par daudz. Brīžiem beidzās tie korporatīvie pasākumi, reizēm nedēļā tur pa 5-6 ir bijis, un tad liekas, nē. Viens mežā pasteigas vai gar jūru kaut kas tāds pilnīgi. Jā. Pilnīgi kontrastēni cits. Ļoti labi. Un tad tu brauc uz Enguru? Jā. Īstenībā kā Kurzemes jūrmala tāda viena no mīļākajām. Jā, tā jau ir, lai es arī esmu cilvēks, man ļoti patīk vadīt, radīt un būt kopā ar cilvēkiem tajos skaistajos, laimīgajos mirkļos. Jā. Un tu arī esi tādos mirkļos kopā, vai ne? Bet vai aiz tā humora cilvēki smejas, tomēr arī neslēpj kaut kādas patiesās emocijas, bieži vien. Es esmu par to domājis. Es domāju, ka tā arī ir. Tā pieķērs tu neko tā konkrēti, varbūt sevi, ko tu esi citreiz slēpis. Ar humors, tomēr tā ir tāda laba lietais, ko slēpties, ne? Jā, nu viņa ir sava veida maska. Tāda, jā? Un jau biežāk to dara, man liekas, pat var uztrenēt. Nemanot uztrenējās kā tāda profesionāla ērta maska. Jā, pilnīgi nezinu, kā lai tev tiek klāt tam tavam aizāķēt, palikt nost to masku, ja? Tur taču tu apakšā arī esi, ķibeles gadās ikvienam, neveiksmes. Kā to ar tām tiec galā, kad ir, galīgi, negribās jokot. Tu saproti, ka ir Jā, tas ir neviegls jautājums. Es tagad mēģinu atcerēties un domāju, kāda tā personīga attieksme tādās reizēs ir. Droši vien saprotu, to nevienam jau baigi nekrata. Neinteresē tavas tie melni. Katram jau viņi ir. To jau nav jau tāds, kuram cilvēks, kam nebūtu kaut kādas tās problēmas vai tur likstas. Bet kaut kā liekas nepieklājīgi, tagad viņas tur likt ārā un rekā man te šitā neiet. Drīzāk ar pašironiju tad ieslēdzās manā gadījumā. Es tā teiktu. Super. Šī jautājuma laikā es mēģinu teleportēties kaut kādām tādām situācijām un atrast to atbildi. Es jautāju tāpēc, ka mums ir bijusi saruna, kurā, kā lai saka, mēs mēģinājām saprast, teiksim, mēs ar Mārtiņu esam zaudējuši bērnības draugu. Un es arī taustos sev visu laiku, kur mēs kā draugi nenovaktējām. Jā, tās ir tādas. Tad slēpās aiz jokiem, kur ir tā robeža? Ja, tai pašironijai, sevis noniecināšanai. Jā. Kurš ir tas mirklis, ko mēs nepamanām apkārtējie cilvēki? Jā, es par to esmu domājis, kad ir bijuši tādi sabiedrībā, varbūt zinām, tie notikumi, tādi gluži manā šaurā vai tu esošā lokā, es nevaru
pateikt, ka tāda situācija bijusi, bet es tieši šādu jautājumu aizdomājos pie sevi, kā pārējā sabiedrība būtu cik līdzatbildīga par novaktēt, varbūt, lai līdz tam nenonāk. Vai mākam, katrs jau ir atbildīgs par sevi, tomēr arī, vai ne? Jā, bet man gribētos uzzināt šo robežu man pašai, lai es tuviem cilvēkiem. Es pati mēdzu jokot un slēpt un nerādīt varbūt to savējo, kaut kādu seju, īpaši, ja tev ir bērni apkārt un tā tālāk, un kultūrā un pasākumu cilvēkiem tu skatu prasa tavu smaidu. Jā. Tu nevari iet un stāstīt, ka visiem ir. Tu vari. Protams, tu vari, ja varbūt tu paliec aizskatuvē vai kaut, bet ja tev ir jāiet un jāvada pasākums, tad ir tieši tas, ko tu saki, nevienam nekrata, kas tev tur ir iekšā. Tas veido tādu rūdījumu un audzē muskuļus, droši vien tā var teikt. Jā. Tas tāds izaicinošs, tad, kad jau tu tiec galā, tad tāda savu veidu mazā uzvara vai lielā. Bet tev ir kaut kāda tehnika pašam izstrādājusies. Teiksim, šodien man nav tas labākais garstāvoklis, man ir jāvada pasākums, viss no manis gaida jokus. Tik stundu garumā, hops, es eju. Koncentrēšanās uz to tekstu iepriekš apdomāto, vai to scenāriju, kā es esmu jau vīzija radusies, kā iesāksim, ko vidusdaļā, ko uz beigām, un tad es jau pasaku tā, labi, taču būs kā jau mēdz tas būt. Tas sākums, kamēr tu ledus izkustās, pirmais ievads ir tāds, tas izkustinošais moments, un pēc tam jau tāpat būs tas pats. Atceries, kā toreiz bija, un jau no vidusdaļas vai pēc tā pirmā ievada jau dabu apakaļ no viņiem tas saucamais angliski feedbacks. Jā, un cik tev tas ļoti ietekmē? To dabu un tā visu uzreiz kalnā augšā vai, kā saka, uz viļņu. Tātad tev ļoti tas palīdz un ietekmē. Tā jau ir, vai ne? Tas tāds iekšējais dialogs ar sevi. Sev nākās to pateikt, ko tur pārāk uztraucies, jo atceries, kā tad un tad vienmēr bijis tā, ka dabu atpakaļ to atgriezenisko saiti. Es vienmēr saviem aktieriem izrādē saku, ja pārteicāties vai kaut kas sajuka, spēlējam tālāk, daram, jo neviens zālē nezin, kā tam ir jābūt, vai ne? Ja tu pats neparādi, ka tev kaut kas nesanāca. Vēl jau ir tāda, ko tas aktieris pats zina, ko viņš aizmirst pateikt. Bet, protams, ir bijis tā, ka sev pēc tam perfekcionismā grauž par to, ka tam tēlam tā konkrētā frāze, ko es esmu izdomājis un jau agrāk daudz reizes teicis, un šoreiz es viņu nepateicu. Vai tās runas laikā es jūtu, ka kaut kas, es pēkšņi zināju, ka man jāpasaka, un es jūtu, ka es kaut ko aizmirstu pateikt, un es noiešu no skatos, es atcerēšos, kas tas bija. Bet tādā brīdī kaut kāds uzķerās. Bet, protams, paralēli mauc tikai tālāk. Vai ir tēmas, pa kurām tu nekad nejokotu? Ir vēl viens grūtais jautājums. Es tev ar grūtajiem tiešām nodarbojos. Ļoti grūts, jo es tā sev biju definējis līdz brīdim, kad aizvien tuvāku sirdī, un viena no maniem favorītu komiķiem pasaules līmeņa ir Rikijs Džervejs un Džimijs Kārs. Un tad tie, kas liela daļa zina viņa repertuāru, tad atbilde būtu nē, kad, kā Rikijs Džervejs arī teica, par visu var jokot. Kā to pasniedz jautājums? Tā jau ir kaut tāda filigrāna māksla. Nebūt, teiksim, reliģija. Brīžiem tie notikumi arī tajā pašā reliģijā paši pa sevi viņi uzprasās. Daudz situācijas tieši arī lietot to vārdu. Saka, es jau varbūt speciāli tur nemeklēju to konkrēto tēlu, ko parodēt, bet tas, ko viņi ir tikko sastrādājuši, tur viņi paši uzprasījās. Sorry. Tagad, kā arī šitais parodijas zīzlis nāk. Ļoti labi, ļoti labi. Un sabiedrības reakcija pēc tam, kā spogulis to uzskatāmi apliecina ar daudziem īkšķīšiem uz augšu vai laikiem un vispār, ka tas, kas bija, kā saka, naglai uz galvas. Tieši tā. Tāpēc drīzāk es teiktu, es grūti par ko. Jā, par ko. Sabiedrībā pastāvties, it kā tās tabū kaut kādas dogmas, par to nedrīkst, bet tas viss ir, man liekas, ir tā, kā rāmi, būri. Kad uzprasās, tad uzprasās. Jā. Vai ne? Paši iedod iemeslu, vai ne? Pasmieties. Tas tā kā es tev stāstīju, tos katrā kopienā
Joki dzimst savādāk, ja kaut kur uz skatuves, ja mums te ir savi vietējie, es jau tev nedaudz apstāstīju, un Angurnieki zina, katrā izrādē, ja sanāk tie kaut kādas pārteikšanās, vai kas viņas aiziet tautā, viņas aiziet folklorā, un visi pēc tam joko un zina, pa ko ir runa, un tev jau tas pats ir, ja? Nu, tikai lielākā mērogā, nu, tavs notikums, par kuriem tu kariķē, zina visā Latviju, un mēs viņus atpazīstam uzreiz, ja tev atliek ierunāties. Nu kā ierunāties, un mēs tev uzreiz atpazīsim. Nu ierunājies. Kaut kā. Tagad? Jā, tagad un tūlīt. Un mēs tev visi atpazīsim. Man pašam jau tas pielipa no tā, ka es to Lemberga suminājums no rietumu. Un es reizēm pats kādu satieku uz ielas, es sumināt. Es tā nekad agrāk neteicu, ja viņš jau pielipa. Tev kādreiz ir, tu esi saticis savus tēlus, un ko viņi saka par to? Viņiem tas tāds interesants, smaidu izraisošs moments. Jā. Bet viņi neapvainojās? Nē. Cik forši. Es tieši domāju, kad varbūt kāds ir, kurš uzmet lūpu, ka tu viņu kariķē vai kā. Nācies saskarties. Tas tādējādi arī testē to pašu cilvēku, cik viņam ir draudzīgas attiecības ar humoru un pašironiju. Tas izaicina. Jā, šitas suminājums, tas ir vienkārši super. Bet saki man, kad tu pēdējo reizi par sevi tā ritīgi pasmējies? Ir tāda draugu loka, ir tādi cilvēki, kuriem tik veselīgs tas humors, ka tieši ir interesanti, ir situācija, kur viens otru apceļ. Tā skaitā arī es esmu tas, kur bijis, kuru apcēluši. Tādās, un es spēju izbaudīt to situāciju, ja viņi veselīgi to galvenais, kā pateikt, humors, ka dominē. Abstrahējoties no tā, ka tur var kāds personīgi uztvert, vai es šajā gadījumā personīgi uztvert. Ja te gaumīgs joks, tas, ja jokam iespēja gaumīgam dzimt, tad tas nekas, tas būs par mani, vai es būšu tajā situācijā galvenajā lomā, kuru apceļ kā uz to brīdi. Pirmīt, kad tu stāstīji, ka tu arī izveidojies to savu raksturu, kā tu joko, un arī šeit, pieminot gaumīgs joks, tu esi izvēlējies, ka tu neies to vulgāro ceļu vai kaut kādu. Ja tev ir skaidrs tavs virziens un tu viņu ietur. Tik, cik es zinu, ja, es tev speciāli negooglēju, lai es būtu negatava, kā teikt, ja, un patiesi interesētu uzzināt par tevi, varbūt tieši ar šiem grūtajiem jautājumiem, ko neviens tev nav prasījis. Varbūt ir, bet diez vai izskatās, ka nav. Kādreiz ir, bet tā drīzāk varbūt tādā kompānijas lokā. Redzi? Sarunas pilguns, kur apmēram no tādas sērijas, bet... Redzi, bet šitā? Ne šādā formatā, jā. Bet tev nav, tev netrūks drosmes, ka tagad cilvēki dzirdēs arī to ne tik priecīgo, bet tādu sirsnīgo pusi. Nav. Es jau laika gaitā pierodu kaut kā. Ja tā būtu pirmā tāda intervija, tad savādāk droši vien. Ļoti, ļoti labi. Un saki, vai humors mainās arī tev kļūstot vecākam? Es teiktu, ka jā. Ir jau kaut kas, pie kā pats pierod. Un te ir tāds zināms paradoks. Cilvēki, tas skatītājs, klausītājs, viņš varbūt viņam liekas konkrēts tas joks, šķistu gana smieklīgs, bet pats sev kā tāds regulārais. Es to visu esmu dzirdējis un redzējis vairāk nekā jebkurš cits, jo es pats to esmu radījis. Un tad pašam vairs brīžiem zūd vispār sajūt, kāpēc, tas nav smieklīgi, vai kaut ko citādāk. Bet tas ir varbūt pat traku sev izvirzīt tā latiņa, bet tam skatītājiem, klausītājiem, kurš to varbūt pat nav dzirdējis. Es sapratu, ko tu domā. Līdzīgi, viņam tas liekas pilnīgi ok. Es sapratu. Jā, tāpat pat tādām, man liekas, 5gadēm, un ir tā vienmēr interese iet uz priekšu un attīstīties, un tāpēc tas tikai normāli, ka liekas tas, kas bija smieklīgs tur gadus atpakaļ 2, tas, nav tik. Ļoti, ļoti labi. Es tev sapratu, man arī citreiz kaut kāda superīgā ideja, tu var viņu es vienkārši stāvu sajūsmā, bet pēc 10, 15 mēģinājuma reizi tu jau vairs nesaproti, kas tur bija tāds, vai ne? Jo tu jau pats nonivelējies, bet cilvēkiem patīk, ja tu saglabā, vai ne? Latviešiem arī vispār raksturīgi tā, kas man bijis pārsteigums laiku atpakaļ, un tagad jau it kā pierasts.
Latvieši var gadiem smieties par visiem nothing special, kas sen jau ir, labi, viņš ir folklorizējies, Jā. bet citreiz uztais gaumīgu video parodiju, bet kāds ieraksta tur komentāru, vajadzēja vēl pateikt nothing special. Kādā sakarā vispār? Bet viņam šausmīgi gribēs. Ja viņai izpratnē tas, tādi vairākas reizes tādi gadījumi bijuši. Un tas tomēr, jā, pēc tā var arī secināt par to, kas tad mēs paši esam, kā nācija, kā mentalitāte, kas latvietis. Jā, to mēs arī ik pa laikam apspriežam. Mums mājā, pirtsmājā, kur man nāk ciemiņi, viesi, dažādas grupas, radošās ārta jūras stāsti, man ir tāds uzrakstīņš, mēs esam Latvija. Es laikam esmu ideālista. Un kad tu izlasi kaut ko tādu, tev taču ir skaidrs, ja, un mēs tiešām esam Latvija, mēs katrs veidojam, ja, tu veido kaut vai ar šiem saviem jokiem to joku pusi, Jā. Tu kaut kādus, tie pat nav rāmīši, bet virziens, ja, kultūru, tu audzini publiku savā veidā, vai ne? Tāda man bija, es tā biju ar to apdomājis, ka konkrēti pēc kaut kādiem konkrētiem tur video parodiju izveidošanas tā secināja, ka tas varētu būt tas audzinošais moments, tā attīstīt sevi kā nācijai spēju pašironiski paskatīties to vispār vidi un notikumiem, kuros mēs dzīvojam, kā mēs to reaģējam. Pārāk nopietni. Varbūt man tas ir saistošāk neskatīties pārāk nopietni. Visiem tas nav vienāds, bet man liekas, jo vairāk tāda veida saturu skaties, jo vairāk sevi uztrenē spēju ar pašironiju paskatīties, nevis tur šausmīgi bubināt par to, jo tie notikumi visu laiku nāk un iet. Un būs tāpat. Tā dzīve jau vien, Tieši tā, galvenais, kā ir uz viņiem paskatīties. Vai tu mājās esi tikpat smieklīgs kā uz skatuves? Gatavojot, ka, teiksim, tikko nāk prātā, tur virtuvi gatavo ēdienu, kaut kāds tie saucamie faileri, pēc tam, un es tādos zoom out pastos, domāju, taču no malas izklītos riktīgs debīls smieklīgi, un es sevi, un tā arī kaut kāda veida, man liekas, varbūt ne maska, bet kaut kas, kad, ja man jau izstrādājas, ka es pa sevi arī diezgan sarkastiski pasmējos, jo tādējādi droši vien tā reakcija, kaut kāda veida aizsarga reakcija, lai cits nevar pasmēties, tu jau pa sevi uzreiz nosmēties. Bet arī veselīgi nosmēt, tas ir, katram gadās kaut kādas glupības. Protams, un kā vēl, tu pēc tam domādams neizdomā, kā to varēja gadīties. Tev ir kāds, joks izdevies tik ģeniāls, ka tu pats vienkārši fano par viņu jau gadu, divus, saka Dievs, cik ilgi tavs kaut kāds tāds foršākais pašam? Man šķiet, tas nav labi, jo tad tu vari ieslīt gulēt uz kaut kādiem lauriem, un tam līdz visu laiku ir, man liekas, ka ir ok saglabāt to, ka ne līdz galam apmierināt. Viss jau bija labi, bet tur vēl drusku varēja labāk. Protams, mēdz māksliniekiem mēs esam to runājuši ar dažādiem radošajās jomas pārstāvjiem par to, ka ir jau arī pat traku reizēm, kad mēdz nedzimt nekāda ideja netiek realizēta tikai dēļ tā perfekcionismu, jo tur vajag būt tip-top un tikai tad ir vērts atrādīt. Jāatrod tas balans. Bet fanot, es varu pateikt vienu anekdotu, ko nejauši izdomāju. Tā aizgāja populāri, tur rādījus HBB brokastīs vai ne? Rādījus HLV. Tur ir tā mums iegājies, kad to zieču stēlu, tur ir katru reizi nedēļā mums tas raidījums. Mans laiks, kāds 20 minūtes, un tad viņš nobeidzās ar anekdoti. Tas tā nejauši tā sanāca pēc pirmās reizes kopš rudens, un tad vienā reizēs bija kaut kāds virsraksts Delfos, laikam, par dolāru kursu, un es tā vienkārši eju pa istabu, domāju, kur tad tas dolārs kursēs? Gan jau starp Talsiem un Dundagu kaut ko, un tas tā pagaidām, šito varētu izstāstīt rādio. Un tad es tā arī pateicu, kāds ir dolāram kurs? Talsi Dundaga. Brīnišķīgi, un vienkārši, un pasaki, šis joks jau dzīvos ilgi. Un dolārs dzīvo ilgi. Tā būs miljons skatījumu aizgāja. Un Tals un Dundaga arī būs mūžīgi. Es tā ceru, vai ne? Tad vēl labāk, ir jau kas nesaprot šito. Tagad ir tie joki, kas testē to publiku. Protams, ka kurzemnieki, var teikt, lielākā daļa visvairāk saprot. Tad ir kaut kur no Latgales puses, tā arī viņa raksta. Es neiebraucu. Tev ir bijis tā, ka tu uz skatuves stāst joku, viņš kaut kā nomirst, pazūd, neviens nesaprot, un tu gribi pazust vienkārši no tās skatuves. Jā, ir bijis. Tas atkarīgs ir, teiksim, labi, kas ir notestēti, kā
te jau iet visām publikām cauri, pārbaudītas frāzes. Un tad saprot, vēlāk analizējam vēl ar citiem pasākumu vadīšanā tā iesaistītajiem. Teiksim, rudens depresija tāds pasākums humora. Katru rudeni, arī šogad būs. Un tad mēs bijām tur lielākais pilsētās Valmiera, Liepāja, Jelgava, Rēzekne. Un labi norganizēts ar laba līmeņa pasākums ar daudziem komiķiem un darboņiem, jā. Un tad, teiksim, Rēzekne neaizgāja tas, kas citur. Un tad mēs pēc tam backstage aizklausēs tur runājam, Klau, ka visu bet šitais gan neaizgāja. Un tad analizē, kāda vecuma auditorija bijusi, teiksim, tur varbūt Rēzekne virs 55 plus tajā vecumā ir citāda, tā ir cita teritorija, vispār cita vide, kurā viņi dzīvo. Jā. Un tur bija šajā gadījumā pišķiņi par Raimondu Paulu kariķiem, bet viņi iespējams uztvēra to vairāk kā Džeks tur apsmeja Raimondu Paulu. Te ir tā svarīgi saprast to atšķirību, ka komiķis jau, normāls komiķis, viņš neapceļ, neizņirdz to personāžu. Viņš vienkārši tāda dramaturģija, to joku veidot par situāciju. Tas arī varbūt atbildot vēl uz to jautājumu, vai ir tēmas, par kurām nevar jokot. Un, man liekas, tas svarīgi ir izcelt, ka ļauni neapsmiet, un reizēm auditoriju mēdz pārprast. Bet tas arī ir savs audzināšanas veids, izglītošanas veids publikas, vai ne? Jā. Mēs visi augam, redzam tevi, skatāmies joks, vienreiz neaizgāja, tu analizē, tu saproti, kā viņu nākošreiz, vēl precīzāk aiznest tai publikai, jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pēc, man liekas, ja spēj pašā pamatā, ja pats spēj pa sevi pasmieties, tad tas kaut kādā veidā es gribu teikt, ka dod pilnvars smieties par daudz. Bet tad, kad tu izdomā kaut kādu joku, jaunu vai tēlu vai kaut ko, tu rādi vispirms arī tuviniekiem, ģimenei, un viņi ir tev galvenie kritiķi? Nē, es drīzāk man ir radošās, teiksim, kādam no radio vai pasākumu sfērā iesaistītajiem. Viņiem cits redzējums, un viņiem vairāk varbūt tāds dramaturģiskais redzējums. Un es zinu, kam ir vērts atrādīt, un tā, hei, kā domā, man te izstāst, tā sanāca šitā, un varbūt, ka šito varētu attīstīt. Un tad es aizsūtu vai ierunāju balziņu. Un tad ir tādiem, kuri viņi savstarpēji nav pazīstami. Vienam to aizsūtu, otram, trešam, lai saglabātu maksimāli tādu objektivitāti. Izslēgt iespēju, ka, hei, man pašam vajag likās, ka labs. Un tad labais moments ir tajā, ka, protams, es jau pie sevis arī ir tā jūšana, ka šitas varētu aiziet. Un viņš, kad tā jūšana sakrīt ar tiem viedokļiem, kurus es novērtēju, tad laba sajūta. Laba zīme, jā. Un bieži vien tā arī sakrīt. Vienkārši pats savā personā jau, lai saglabātu to pašu kritisko domāšanu, tad es tā neuzreiz. Hei, šis baigi labais toņas. Jā, tad tomēr ar profesionāļiem pakomunicējies, un tas arī savu veidu tests, vai ne? Tu izglīto pats sevi. Jā, bet tas reizēm ir vienkārši jāriskē un jāpamēģina. Varbūt pilnīgi garām aizies. Nezinās nekad. Kā piemēram parodija par indiešiem. Viņam smieklīgs tas akcents angļu valodā. What would you like to drink? What would you like to eat? Viņš ir visā pasaulē. Jā, to visi zina paši par sevi smuki. Man bija, protams, prātā doma, ka latvieši varētu to uztvert rasistiski. Kā tam līdzīgi, bet, jāpamēģina un tad uzzinās. Un rezultāts bija ļoti populārs. Tā kā parodija bija populāra, es tādu video dažus uztaisīju. Un paradoxālākais bija tā visā, ka indieši tajos komentāros apliecina to, ka ar viņiem ar humoru un pašironiju viss kārtībā. Vienīgi komentāri tādi neglājmojošie vai kas uzskatīja, ka tas savu veidu rasisms bija tikai no latviešiem. Daži viņi bija, bet es analizēju pēc tam skatījumu skaits tur. Jā. Kaut kāda iesaista tur tie komentāri, laiki un tad... Kaut kāds tāds dīvains laiks ir pienācis, ka mēs jau vairs jābaidās jokot. Jā. Vai ne? Ka tu vairs nesaproti, kā tev uztvers. Bet tev ir kādreiz bijis tā, ka tu pajoko, kā tu saki, pamēģinās, nezinās, un te pašam kauns paliek. Ne? Varbūt īslaicīgi uz tās, tā kā es minēju tur par to Raimondu Paulu Rēzekni, ka nav tas atgriezieniskā saite tik jau ierastā. Bet tas arī tas nav uzreiz galējs signāls, ka
nesanāca. Tas ir atkarīgs no auditorijas. Nu, tā, ka baigi kauns. Neatceros. Super, tas ir. Varbūt bija zādu uzaudzējis. Ja tas bija zādu uzaudzējis, tas ir brīnišķīgi, un tu saglabā šo vieglo attieksmi. Ka nevis kauns, ja. Es nesen piedzīvoju nevis savu kaunu, bet tas saucas svešs kauns, ja. Jā. Šitos situāciju, ja. Jā. Un kad tur pēc tam sēd un domā, vai, kā tā var būt. Bet, mēs esam dažādi, ja mēs esam dažādi. Viens saprot joks, viens nesaprot, viens ilgi domā, kas tas tāds bija, ja. Mans brālis reizēm arī, ka pajoko, man arī bišķi vajag aiziet kādu sekundi aiziet, un tad es, aizgāju, bet es jau, ka viņš runāja, es jau sāku smieties, jo es jau zinu, ka kaut kas būs, vai sapratīšu, es nesapratīšu, tam nav nozīmes, bet tur būs kaut kāds joks. Labi, tu esi iemācījies vienkārši ņemt visu vieglāk, ja? Es pareizi saku. Jā, interesanti to tā dzird, bet droši vien, ka tā ir. Ne? Man liekas, bet tā nav tādas paslēpes galīgi no dzīves, vai ne? Nē, tas ir tāds redzējums, prizma, kā tu vispār raugies uz procesiem. Kopš bērnības vienmēr tas tāds, radu vidū ir bijuši tur onkuļi, kas tādi. Bērnības vienmēr viņi likušies interesantāk. Viņiem kaut kāds jociņš tur, kā viņi kaut ko tur ej, paskatāmies, kas tur kaut kam smieklīgam jābūt. Un tad kaut kā tāda, pa dzīve arī tāda veida, man jātien apkārt, man cilvēku lokā diezgan tāda ir, kas varbūt paši nav baigie jokotāji smēji, bet viņi gaumīgi novērtē tādas kompānijas vai citus, kas spēj tā viegli un ar pašironiju. Kas tev liekas dzīvē svarīgāks? Būt saprastam vai būt smieklīgam? Redzi kā? Tad, kad šie abi elementi ir jau tāds, es esmu taisījis kādas reklāmas video vai arī neobligāti komerciāls, bet kur ir parodija, kariķētība, bet tāpat laikā vēstījums caur puķēm it kā. Un tad pēc tam redz, ka cilvēki novērtē, ka nevis pateica tikai, lai tur atdarinātu konkrēti to tipāžu, bet tajā tekstā bija ielikts ziņojums ne tiešā veidā, bet ļoti skaidri saprotams, ka tur ir mājiens, pievērš sabiedrības uzmanību un pastīties vispār no cita leņķa uz to visu. Atskatoties atpakaļ dziļā vēsturē, kas tad bija galmāksti? Paši gudrākie cilvēki. Jā, vai ne? Un viņu jokos vienmēr bija kāds konkrēts vēstījums, ja? Un to es arī esmu ieraudzījusi tevī, ka tu vienkārši arī ar katru savu tēlu, ir tas vēstījums. Mums ir visiem. Nenosaucot konkrētos vārdos, uzvārdos, bet tas vēstījums ir, un mēs kaut kā visi, tu parunā, un mēs arī visi saprotam, pa ko ir tēma, kāpēc mēs smejamies, kāpēc ir tā un šādi, un tur ir tā, druski jau mēs pasmējamies paši par sevi, par to, ko mēs esam vēlējuši, balsojuši, un nezinu, ko, un tā ir tāda veselīga pašironija. Jā, tā politikas vidē arī tā, tieši pasmēties par to paši jau balsojam tur. Tieši tā. Brētku sacēja. Man tēci vienmēr teica, lai viņš guļ Dievu mierā, viņš teica, tad, kad laist pie stūrs, mums liek tiesības likt. Kāpēc mums neprasa, cik adekvāti mēs esam pirms balsošanas? Vai mums kāds iemāca kritiski domāt un balsot? Bet, labi, tas tā es tā, vai ne? Kad tāds forši. Un to es vienmēr atceros dzīvē un mācu saviem bērniem domāt, redzēt, ieraudzīt un runāt ar cilvēkiem, vai ne? Runāt. Man ir ļoti liels prieks, ka tu arī šodien runā ar mums. Un man ir jautājums tev no iepriekšējā viesa. Es domāju, ka tu mūs vēl saviem jokiem arī aplaimosi, bet man ir iepriekšējais viesis uzdevis jautājumu tieši tev. Padzeries. Tu noteikti nojautīs, kurš tas ir? Es pieļauju, ka tas jau tas ir intriga. Jā, lai tu izstāsti, kas ir motoburātāji. Skaidrs. Tātad motoburātāji pirms 10 gadiem ieradās braši Malagas apriņķī, noīrēja būru laivu un devās pārdrošā braucienā pāri Gibraltāra šaurumam uz Marokas pusi. Precīzāk uz Seūtu, kas ir Spānijas atkarīgā teritorija, Marokā. Jā. Līdzīgi kā
Spānijas pusē ir Gibraltārs, Anglijas atkarīgā teritorija. Jā, un mums tātad šie 3 burātāji bija jautājumi. Viens no autoriem vai nu Ģirts Upīts vai Kaspars Roga. Redzi, tu jau sazīmēji. Un 3. bija es. Un mums, kā mēdz tas gadīties, burātājiem ir tas mordevins, kas ir pretvējuši, nu, tādā žargonā izsakoties, mordā pušiem, vai arī bezvējuši. Šajā gadījumā bija bezvējuši. Un tad mēs dodoties ārā no Seūtas, atpakaļ jau uz Gibraltāru, tad nosaucām sevi ar tādu kariķētu pašironiju, paši pa sevi smējāmies, baigie burātāji. Mēs ar motoru vienkārši braucām, jo nebija vējš. Jā. Mēs sevi iesaucam pa motoburātājiem. Jā, tas ir brīnišķīgi, vai ne? Ir atmiņas, kuras, un tie vairs nav joki, tie ir tādi foršas, siltas atmiņas, kas izraisa smaidu, ja? Un es tāpēc arī uzdodu grūtos jautājumus, ka man patīk, ka cilvēks druski ieskatās sevi, aiz tās savas maskas, aiz visa, ko mēs ikdienā daram, atceras kaut kādus foršus notikumus, kas ir izkrāsojuši dzīvi, un domās vismaz sūtam smaidus tiem draugiem, tātad tu vari pasveicināt, Ģirts bija. Sveiciens Ģirtam, sveiciens arī Rogam. Autors, un jā, arī viņš ir izstāstījis, dalījies ar savu dzīvi Angurē, un ko viņš tagad dara, arī ļoti radikāls diezgan pārmaiņas, jā, interesants. Jā. Un tā jau mēs tajā dzīvē katrs nonākam pie dažādām lietām. Saki lūdzu, ja man būtu burju nūjiņa, un es varētu tavā dzīvē ar vienu mājienu kaut ko mainīt, visu, kas ir noticis līdz šim, vai tu kaut ko gribētu mainīt, un ja gribētu, tad kas tas būtu? Nu, noteikti zināms, šo pašu komediju virzienu varbūt 5 gadu ātrāk sākt. Laiks jau visiem ir viens. Jā, bet mēs secinām, ka tu vismaz skaidri zini savu virzienu, un tādā ziņā neko mainīt negribi, jo tu tur esi sevi atradis. Jā, piekritīšu tam, jā. Tad nosauc man, teiksim, tās visas mazās laimītes, ar kurām tu labprāt dalītos, kas tevi ikdienā padara laimīgu. Mazās, jā, tā kā Ziedonis teica, mazās laimītes. Nu, kaut vai kafejnīcā ar smaidīgu viesmīli pretī, kur par spītam, ka varbūt ir nogurdinoša diena, bijis reizēm ir tāda situācijas, kur pēc tam tā patina filmu apakaļ un apbrīno, kā viņi tur baigi noņēmušies un noguruši, bet ne, viņiem vēl pietiek spēku tur pajokot, pasmaidīt un vai varbūt tur kaut kas tādā brīdī nomisējās ar to kafijas taisīšanu, bet apmeklēt, ir tā kā es, kā apmeklētājs, nevis tur kaut ko bubini, bet tieši vēl, ka viss kārtībā un vēl ar ironiju it kā apsmējam viņa tajā brīdī, bet tāda ironiska atkal es saku to vārdu pašironiju. Nē, es sadzirdēju cilvēcību. Jā, tā sabiedriskā sektorā. Tad būt cilvēkam vienam pret otru, smaidīt. Ar sapratni, ka visiem jau gadās. Nu, tad vēl pie laimītēm noteikti var teikt, jā, tiešām diezgan daudz, pārsteidzoši daudz tādi sveši cilvēki. Latvieši tomēr ir vairāk introverti, mēs, man liekas, tā kopumā varētu teikt. Bet tomēr nāk klāt un saka, kādās, vai tas ir lielveikalā, tur kaut ko nofočēties selfiju un komplimenti pasaka, turpini darīt to, ko dara, man patīk tos humors un sekoja vienmēr taviem video līdzi. Un tajos brīžos tāds, ka ir tas vēlreiz nostiprina to sajūtu, ka ir vērts darīt to, ko dara. Pašam jau bieži vien pieredzes un varbūt, ka kaut kādās dienās tas liekas jau nogurdinoši. Un vai vienreiz, jā, tur arī viens viesmīlis ar man nopakaļ tādā pilnīgi, man negais gandrīz pat sabijos jau kā eju prom, un viņš vienkārši man ierauga, tu neapstājies, turpini darīt to, ko tu apsoli, ka tu vienmēr, ka tu nekad neapstāsies tiem. Tāds, wow, ok. Jā, nu tad, reiksim, ir tie, tas dod 5, piemēram, labdarības tādi ziedojumi, un ja tur ir pašam nācies uzstāties pasākumos, kur, jā, taču arī 1. aprīlī bija tas Ukrainas cietušiem atbalsts, kur brāļi Kozlovski, gan Sandedejs un veselu virkni, mēs tur bijām darboņi Rīgā šajā aprīlī, gan tas izpalika.
Un kad tas ir kopējs mērķis ar ziedojumu savākt, un kad izdodas, pēc tam redz, ka katrs pielicis ir savu kaut kādu artavu vai roku tam, un tad realizējies tādi cēlie mērķi. Jā, tad jau katru gadu, piemēram, kad burāšanas sezona sākās, ir garā ziema beigusies, un tad, lai arī gadiem tā burāšana ir kaut kas jau it kā pierasts un pašsaprotams, bet tā ir tā, ka izbrauc jūrā un tu sajūti, ka viss vairs nav ne pirmdienas, ne otrdienas, citā matērijā, citā laikā atrodies. Saule, jūra, vējš, tas ir, ko tas... Tūlīt jau būs atkal pavasars ir klāt. Es saku, parasti Kuldīgā lido zivis. Mums Angurē lidos jahtas. Jā, tas ir labs salīdzinājums. Vai ne? Vienmēr ir tā iecelšana jūrā, un rudenī atkal tā izcelšana ir ritīgi liels foršs notikums. Tā kā es sadzirdēju arī tevi, ka tu pilnīgi baudi to jūru, ja? Jā, tas ir tāda augsta brīvības forma tā. Tāpēc es arī zinu, ka manam vīram ļoti patīk jūra, ja? Un tur ir citas emocijas, citas sajūtas, un arī tur laikam tu satiecies arī ar to kaut ko lielāku par sevi jūrā. Nu jā, tas ir sava veida tāds, tur ir pārbaudījumi, netrūkst, jā. Jā. Kaut arī kamotā burātājiem. Pārbaudījumi netrīkst. Labi, vai publikas smiekli var kļūt par atkarību? Es teiktu, ka jā, tas ir viena no lielākā arī, īstenībā tā arī sava veida tā laimīt, ja tu pasaki kaut kādu frāzi, un ir publika, kur tik uzlādēti jau kaut kā vai labi iesildīti iepriekš bijis, nezinu. Es pat es runas laikā pasaku teikumu tikai vēl līdz pusē, un viņi jau visi korī smējās, un man ir bišķiņ jāpagaida, lai viņi izsmējas, un tad es varu pabeigt vispār. Tas ir labākais, kas var būt. Vai ne? Tajā humora žanrā, jā. Tas ir tāds rītīgs atbalsts no publikas. Nu jā, tas tā ir forši. Nu tā kā es šeit meklēju to formulu labām attiecībām ar dzīvi, es redzu, ka tu ar savējo esi ļoti labās attiecībās. Jā, tāds ir bijis apzināts tāds doma virziens dzīves gaitā kopumā, jā. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuriem arī ļoti, ļoti patīk jokot, bet viņš kā kautrējās par sevi vēl vai kaut ko, es pat nezinu, kā pārbaudīt, vai viņam arī tie joki izdodās un kaut ko saka tajā virzienā? Mūsdienās jau tas ir pateicīgs moments tajā, ka mums netrūkst dažādu platformu, internetu ideju, vai kaut vai ir taču tās WhatsApp čata grupas, kuros, man liekas, daudz ir par daudz jau viņās iekšā, un tas aizņem laiku, kamēr tās ziņas apstrādā, un tad iemet vienkārši savu tā brīža pārdomas par konkrēto sabiedrībā rezonanci raisījušo situāciju, un jūt, ka ir tas savs rokraksts un sakāmais, tad nekautrēties un viņu kaut vai mazos nelielos cilvēku lokos izšaut un jārā. Tu pats apmeklē citu komiķu izrādes, vai tev vispār tam laika pietiek? Jā, labprāt. Nevienmēr, bet labprāt. Es tagad gribu aiziet redzēt, kā Skutaļjāns ir uztaisījis savu jauno stāvu izrādi. Tie ir pastīties, kā tā uzbūve ir, ar ko, kas ievadā, kas vidusdaļā, un vispār tas skelets, kā saka, uzbūvēt. Tas man interesē salīdzināt. Jā, katram ir savs rokraksts, katram ir savs redzējums. Es tulīt došos uz pārāk atsaucīgo māmiņu klubu. Tur dāmas ir šiverējās, jā. Es arī, kultūras cilvēkiem jau ir jāuzlādējās visu laiku vienam no otriem patiesībā. Un tad tās idejas ģenerējās, un tad tu saproti visu kaut ko. Ejot jau uz sarunas noslēgumu, ja es vēl smaidu, man ļoti liels prieks ir ar tevi runāt. Es gribētu tev uzdot tādu jautājumu, kas tavā dzīvē tev dod šobrīd tādu patiesu prieku, nevis smieklus? Spēja apzināties, ka darot to, ko dari, tas vēl aizrauj un uzlādē simtiem cilvēkus, tūkstošiem. Jā, tūkstošiem droši, nekautrējies. Un patiesībā tik īsā laikā, kopš uzsākt to aktīvi darīt, sociālajā tīklā, tad tur bija tas talantu šovs, ir talants, un tad tas apgrieziens, tas ratiņš aizvien ātrāk iegriez, un es secināju, ka tik daudz jauniepazītus, dažāda žanra, dažādu jomu pārstāvus, cilvēkus es īsā laikā iepazīstu tik daudz, respektīvi tik daudz durvis atvēršās, kā varbūt iepriekš
daudz ilgākā laika posmā. Nu, tā kā... Un tu spēj to novērtēt, vai ne? Jā. Tādā foršā. Vai ir varbūt kaut kas, ko tu gribētu pateikt, pastāstīt vēl klausītājiem par sevi, ko es tev nepajautāju, ja? Jo es jau taustu un prasu to, kas man interesē. Nu jā, tā varbūt tas būtu interesanti. Tās moments, kad, teiksim, ja vēl atcerētos, es būtu 12. klase, nu kā tāds laika atskaita, lai es ietu, man kāds prasīt, lai es tur uz publisko runu skolas, tur klases priekšā, nu totāli nē. Tas būtu... Es to kautrētos darīt un vispār neliktos. Nekad dzīvē es to nedarīšu tajā vecumā. Tā likās, tas ir kam sanāk. Tā kā pilnīgi pa 180 grādiem man tas nesaistīja un nelikās, ka es to vispār spētu. Kur nu? Bet tu tagad arī pamācies to publisko runu vēl? Varbūt ne. Es tās neesmu speciāli gājis. Nu, es saku, es biju 2012. līdz 14. gads, 2 gadus improvizācijas teātris. Tas bija viena no tādām platformām, lai patestētu. Ir tā iekšējā sajūta un vajag viņai klausīt savai iekšējai balsi. Ja ir tā, tas ir ieteiksmes citiem, kam varbūt šķiet, ka ir sanāk, nu tad vajag arī nekautrēties un sākt spērtos un kaut vai mazos soļus. Un tad, sāk veidoties tā pārliecība un saprot, ka citiem tas aizrauj. Un tu var aplipināt citus ar to un vēl... Tā tad jāklaus tā iekšējai sajūtai, jo tas ir ceļš uz laimīgu dzīvi. Jā. Vai ne? Kaut kur bija rakstīts, vai kaut kāds tēkraklis apdrukāts vai krūzīts, galvenais nemīst. Nu tā jau ir. Un lai visiem ir drosme sadzirdēt, vai ne? Paška tik laba lieta, bet dozētās devās tā, lai labas idejas tomēr realizējas, nevis paliek kaut kur pagultē un tā arī neierauga dienas gaismu un vajag ieklausīties tajā iekšējā balsī, jā. Nu, brīnišķīgi, ļoti jauka saruna ar tevi. Nu, bliez kāda anekdoti. Var tavs pasūtījumu? Īstenībā man agrāk likās, nē, kur tur ir tie speču, kas tur baigi tās anekdotas atcerās, bet jo vairāk viņš stāst, jo vairāk tas prāts tā kā muskulis, viņš jau uztrenējās un tā atmiņa arī trenējās. Nu, te bija tāda viena īsā mušas, 2 mušas sēž un ēd sūdu. Un tad viss tur tām rokām, tām kājiņām tur kustinās. Un tā viena muša šausmīgi pirž visu laiku. Tā otra, nu klausies, tu stulbais, mēs taču ēdam. Nu pie galda. Šits pats, kā Mārtiņam tie jociņi, viss ir skaidrs ar tevi. Milzīgs paldies, Ernest, ka tu biji pie mums. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, un Zieča, tā ir iesauka, ja? Vai tas ir skatavs vārds? Tas ir tas alter ego lauku tēls. Bet kā tev patīk labāk tev? Ernest vai pa Zieču sauc? Nē, tādā ziņā Ernestu. Tad es tev uzrunāšu kā reālajā dzīvē. Ernest, paldies, ka tu biji ar mums. Es... Ātri paskarēju laiks. Ātri paskarēju, bet nebija jau pagrūtie jautājumi. Nē, bija izaicinoši brīži. Tiešām daži bija tiešām grūti. Bet tu labi tiki galā. Un paldies jums, ka klausījāties. Pie mums šodien bija humora pilns cilvēks, Ciemiņš, kurš mācīja mūs, vismaz mani, paskatīties uz dzīvi vieglāk. Jo man ļoti patīk, ka cilvēks smaida, sarunājas un īstenībā priecājas par dzīvi. Lai jums apkārt daudz laimīgu cilvēku, uz tikšanos nākamajās sarunās. Nu, te bija jautājums, bija Vecrīgas festivāls tur par atkritumu šķirošanu, tad es tā pēkšņi iedomājos, ka Donalds Trumps par atkritumu šķirošanu atbild šādi. Well, yeah, doing a waste sorting, I'm traveling around the world, Iran there, Greenland there, I'm sorting the waste, and that's my style, how I'm sorting the waste, and I like that there is no fake news in this podcast, okay? So, tremendous people, Bible's tremendous lady, really great lady, thank you for inviting me, okay? Latvijā joprojām ir daudz naudas, ļoti daudz naudas. Es pats personīgi to naudu esmu mazliet izlidinājis, bet
tagad esmu nogājis no politiskās skatuves, un joprojām es jūtu, ka naudas ir tik daudz, kā vēl nekad nav bijis. Tāpēc es noteikti apsveru domu atgriezties un Citskovskim, lai veiksmīgs gads. Paldies! Viens no maniem iecienītākajiem arī personāžiem bija Mārtiņš Rītiņš, viegls viņam smilts, un pašiem bija kopīgi daži video pie viņa Vincentā taisīti, un arī mūzikas, kā bija, mūzikas balvas, mūzikas balvu apbalvošanas ceremonija tieši nedēļu pirms Covid, tad mēs bijām kopā uz vienas skatuves, tā kā, kad es biju Mārtiņš Rītiņš jaunībā, un viņš Mārtiņš Rītiņš, un tad mēs pasniedzām balvu. Jā. Un man vienmēr tas patīk, viņa leģendārās frāzes. Labrīt, šo podvīko rītiņu, šo fantastisko pladīju muzikālo rītiņu, iekšmārtiņu rītiņu no Vincenta. Un tad, kad jums mājās nekā nav, jūs vienmēr varat paņemt lasi. Bet ja arī tev mājās lasis ir beidzies, tu vienmēr vari aiziet uz viesistabu un izvilkt no akvārija kapčitkas krabi. Fantastiski. Kas var būt? Es nevaru iedomāties garšīgāks un sulīgāks par šo. Mārtiņš Rītiņš tev ir teicis, ja, ka tu Ernsts tāds sirsnīgs cilvēks. Un pozitīvs, jā. Viņš bija arī vienā podkastā. Tur viņš to, viņam bija, Maijai Rozītei bija tāds raidījums personības, un te viņa arī uz raidījuma noslēgumā viņam jautāja par, kā viņš uztver un reaģēja par to, ka viņam ir savs parodists atdarinātājs. Tā kā viņš bija ļoti priecīgs un izteicās pozitīvi, un kad Ernsts ir pozitīvs un to labā, gaišā gaismā to paceļ. Nu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi, jo visi tie jociņi un viss tās kariķēšanas vai parodēšanas, tas ir forši, īpaši tad, ja vēl tas cilvēks, kuru parodē vai ne, to no sirds saprot un vēl atbalst un iesmēj līdzi. Jā, un vienmēr tas īstenībā bijis pirmais moments, kas viņam ļauj paskatīties uz bet tiešām, laikam tā, jo katrs pats jau sevi pieraduši redzēt, kādu mēs esam, mēs jau nedomājam ikdienā, kā mēs tur izklausāmies, vienkārši kāds, kurš ir līdzīgi kā pirks nospiedums, katrs unikāls savā veidā, un viņš tik tā cilvēks mauc, un tad, ka kāds pēkšņi nostājas kā spogulis viņam, un tad ir tāds, Un tā ir, es citās sarunās arī esmu teikusi, ka tieši caur citiem cilvēkiem, gan sarunājoties, satiekoties, visā veidā komunicējot, mēs ieraugam sevi. Jā. Ļoti bieži, vai ne? Labdien! Mans vārds ir Anatolijas, uzvārds Danilāns, un es gribu dot latviešiem tādu padomu. Ļoti bīstams padoms, bet ir zinātnē balstīti fakti, proti katru dienu cilvēks drīkst lietot stipru alkoholu, vīriešiem 40 grāmi, sievietēm 30 dienā, visi ir trauslākas, vai ne? Ko labāk gribās, var tur attiecīgi vīnu pārēķinot tajās proporcijās, ar konjaku, kas labāk garšo. Lai cilvēkam nav jābaidās no tā, bet tas ir ļoti bīstams padoms, jo latvieši nemāk dzert. Man ir pilnas nodaļas, nodzertām sirdīm, nodzertām aknām. Tāpat tās arī pa pārēšanu svētkos, mīļie, nav jābaidās pārēsties. Tā, kur neviens no pārēšanās vēl nav pārplīsis. Tā kā, mīļie, ēdat un dzeriet, ko griba. Danilāns atļāva. Protams, tā nav panacēja, zāles arī nevajag, tāpēc mēs, bet, varam ēst un dzert ar mēru, kas patīkam.